2021. gads, 18. novembris. Šajā datumā bija mans pirmais speciālo uzdevumu vienības Quest Games, jeb tā saucamā kara simulācija. Šajā video es pastāstīšu par šo pieredzi un kā arī par Latvijas MK Ultra un viņu spīdzināšanas metodēm. Tad stāsts sākās ar to, ka 18. novembrī es devos gulēt un pēkšņi skatos, ka manā istabā ir parādījušies lāzeri, kā snaiperiem, ja? Tāds gaismiņas, kā sāk spīdēt. Un tad es pēkšņi arī uzreiz atvilpos, kad kāds man saka, lai es pārēju uz citu istabu. Es tā kā sāku dzirdēt. Tas bija pirmais brīdis, kad es sāku dzirdēt signālu. Ja? Un tad tur bija tā ķūsa, un viņi tāds saka, Mārci, ej uz citu istabu. Ja? Tad es tāds, ok, it makes sense, ir kaut kāda ekstrēma situācija, un pēcdienas vēlās man pat taisno galvā vienkārši pateikt informāciju, kā lai es rīkojos. Es tāds, what the fuck, kas ir par čuvaku, kas pieeja pie loga. Un viss, un viņš vairs netēmē. Bet tur redz to, ka tur stāv tā kaut kāds večukiņš, un, kurš sāk man spīdināja tās gaismiņas pa manu logu. Pēc tās mazās teātra ainiņas ar snaiperu uz kaimiņa balkona un balsīm galvā caur kaut kādu high-tech frekvenšu fizikas device vai whatever ko. Pēc pāris stundām es atkal sāku dzirdēt to ķūseni savā signālā. Un viņi vienkārši sāk runāt pilnīgāko nonsensu. Tā, kaut kādas tur bērnības faktus, kaut kādas manas mīļākās lietas, kas garšos, ko viņi gribēja ar to pateikt, bet viņi vienkārši neaizvarās. Viņi vienkārši turpina vienkārši blā, runāt manā galvā. Un šī fucking runāšana jau notiek jau 3 gadus. Ja? Un tāpēc arī paturpināšu par Latvijas MK Ultra spīdzināšanu pret saviem pilsoņiem. Un, protams, eksperimentiem un bioloģisko radioaktīvo ieroču testēšanu. Nākamajās dienās smadzeņu skalošanai signālā pieslēdzās arī Kaspars, kurš man atskaņoja un raidīja it kā kaut kādas manas vecās telefonu sarunas, kuras ar kādu runāju, tad kaut kādas vēl skaņas ar dzimuma aktiem. Bija pat arī situācija, ka es dzirdēju kādu sievieti, kas tiek izvarota, un viņa kliedzas, tā kā, lai es nāku viņai palīgā. It kā tā, viņa jābūt man, it kā tā ir kaimiņai, kas ir manai sienas, un tur viņa kāds izvaro. Viņa tā kā bļauj, lai es nāku palīgā. Tur, protams, nekā tāda nebija, bet tas tika tā kā katru dienu un katru naktu raidīts manā galvā. Neskatoties uz visu šo, es turpināju ignorēt, kā arī emocionāli un garīgi noniecināt to sīko perdeli Kasparu, līdz brīdim, ka Kaspars pavisam sapsihojās un nojūdzās. Un viņš sāka pret mani pielietot starošanu, kas ir, kas notiek ar tālvadību, ja? Kad viņš var radīt manā ķermenī kādas sāpes, piemēram, nervu sistēmai, tur galvas sāpes, tur konkrētās ķermeņa daļās, tas tā kā reāli tas tā strādā. Un šī starošana tiek pielietota pret visiem šī spēka aģentiem. Un kā, kad tu paskaties uz kādu aģentu, tu tā kā vari sejā redzēt to, ka viņš ir pilnībā nostarots. Tā kā, šajā momentā tā kā kaut kādas runas par sadarbību ar šo speciālo uzdevumu vienību, tur cilvēks, kurš piekrīt, viņš ir pilnībā pazaudējis savu godu un pieteicies strādāt par peģiku pie pedofīliem. Un šodien kārtējo reizi Kasparam ir epilepsijas lēkme. Viņš ir parāvis trieku, tāpatās arī pārējie šī signāla deģenerāti, tā skaitā ķūsē,
sīkie piderasi no armijas, kuri tur vienkārši bauro, jo viņiem tā liek breinoši šizoīdi. Un viņi visi jūdzās nost, arī vecie nahuji, pedofili nahuji, bola savus ībļus, psiho, sit sev pa galvu un raud. Vai jums ir kāds komentārs par tiem idiotiem, kas piņā? Mums ir tāds komentārs par tādiem idiotiem, kuriem patīk lasīt. Viņi ir lešaras. Pēdējākie pideras un maukur kantoris. Jā, karoči, tu lasi, viņi lasa grāmatas? Tie cilvēki lasa grāmatas? Viņi lasa metālus un nahuj vadus, un viņi ir bomāri, un viņi ir narkomāni. Nu, un, karoči, tu tā dari, tad tu esi... Nu, karoči, tu esi Kaspars, jā, tu esi fucking Kaspars. Ko tu vispārībā esi iedomājies? Tavu māte ir lesbiešu padauz. Tiesnesīt petnīt. Izlasīt petnīt, tā. Jā, došu jums vēl update par to, kā sokās tā saucamajā Latvijas peģiku pedo armijai. Terora armija? Terora armija tev blakus stāv ar 35 bumbām kabatās. Mēs esam, sapcīt, terora armija, mēs vācam nost šos Latvijas armijas gailīšu pedofilus, kas tiek darbā pieņemti. Kas ar tev notiek? Jā, mēs šitā daudzīsim tev galvu, tu kropli. Līn, un spiedīsim tev acīs, krāsu, Jā, un tev būs droši kirdī. Es neesmu vienīgais, pret kuru šis kantoris izmanto šo MK ultra spīdzināšanas metodi. Ir ļoti vēl daudzi citi cilvēki, bioroboti, boti, aģenti, kas ir izjutuši šo pieredzi. Jo kā vienā no maniem questgamiem teica, pēc questgamā tiesnesīta Petanīte, ir tāds personāžs, man pateica, neizdevušos bērnus mēs dedzinām. Nu, nosacīti, tu viņiem nepakļaujies, tad šī spīdzināšana pret tevi tiks pielietota uz visiem 100%. Un kur ir problēma? Problēma ir tur, ka par to cilvēki klusē, jo viņi ir iebiedēti, viņi domā, ka pierādīt šo spīdzināšanas ar tālvadību nav iespējams, bet šo spīdzināšanu caur tālvadību pierādīt var. Tāpēc es aicinu neklusēt un runāt par to. Kaut vai rakstīt komentāros Redditā un citur. Un kopā mēs varēsim atrast vainīgos un daudz ātrāk likvidēsim šo cilvēku torture, spīdzināšanas radioactive kantori, kurš ir patiesībā pansionāts.